Sveicināti! Šodien ciemojamies pie Ginta Sunas Jūrmalā, kur viņš kopā ar ģimeni lēmas par labu mājokļu iegādai, kam nepieciešams piešķirt otru elpu. Vecai koka mājiņai pusgada laikā ir jākļūst par viņu ģimenes īpašumu. Ēkas atjaunošanas darbi ir nu pat sākušies, un mēs visi kopā sekosim līdzi, kā pagātni pārtop par tagadni un nākotni, jeb citiem vārdiem sakot, kā dot otru elpu mājoklim ar vēsturi. Sveiks, Gint! Sveiki! Pastāst, lūdzu, kas pamudināja jūs iegādāties šādu īpašumu, kas pilnīgi noteikti prasa tādus pamatīgus ieguldījumus? Mēs iemīlējāmies šajā vietā. Tas bija galvenais iemesls, kāpēc izdomājām iegādāties to. Tad būtībā nekurš katrs izvēlās iegādāties varbūt tādu senu īpašumu, kas tiešām prasīs laiku atjaunošanai. Kas deva jums tādu drosmi to izdarīt? Jo senāks, jo labāk. Mājai ir ap 90 gadi. Arī šai mājai ir visas tiesības un iespējas vēl tikt atjaunotai. Viņa jau, teiksim, tā vienu savu dzīvi pilnu ir nodzīvojusi ar iepriekšējiem saimniekiem. Un mēs ceram tai iedot vēl tikpat, cerams pat vairāk gadus. Apskatot šo ēku, nebija bažas par to, ka tur būs jāiegulda vairāk nekā varbūt māja rāda? Gandrīz vienmēr tā arī ir, kad ir tās gaidas un cerības par mazākiem izdevumiem un mazāk darba. Un uzsākot darbu, gandrīz vienmēr pie šādām te pārbūvēm, rekonstrukcijām atklājās kaut kādas papildus lietas, kuras tu nojauti, varbūt cerēji, ka nebūs, bet, diemžēl, tās principā atklājās tikai tad, kad ir jau nopietni, teiksim tā, pārdīts un atsektas virsējās apdares kārtas, un tad tu redzi to ainu, to bildi daudz plašāk. Palīdz, protams, iepriekšējie kaut kāda pieredze, iepriekšējie objekti, kur tu jau spēj prognozēt, kas tur varētu būt. Konkrēti šajā gadījumā varēja būt sliktāk, daudz sliktāk varēja būt. Atklājās ķirmji, atklājās puvušas vietas, bija vietas, kur mēs redzējām, kur ir tecējis jumts, kur skaidrs, ka koka mājai būs bojājumi. Kopumā no visa apjoma dažus procentus mēs varbūt esam pastiprinājuši un nomainījuši. Kāds ir tas prognozējumais laiks, kā gribētos jau nākt un dzīvot šeit? Jā, forši būtu jau labi būt to pēc iespējas īsāk. Ceram nākamgad pabeigt. Precīzi grūti pateikt, vai tas ir gada vidus vai gada beigas. Ļoti gribētos nākamgad pabeigt. Vai stipri pietuvoties. Labi. Kā jūs redzat, tas īpašums viss, kā tas te varētu izskatīties pēc kaut kāda, teiksim, pēc gada vairāk? Pēc gada vairāk es ceru, ka mēs jau te dzīvosim. Vēl turpināsim kopt teritoriju. Esam iesākuši tīrīt viņu. Es domāju, ka būs skaisti. Ir jau skaisti, bija skaisti, ir skaisti un būs skaisti, tāpēc, ka šeit ir ļoti daba vienreizēji. Te ir tāda meža maliņa. Tāpēc mēs šo māju esam iesaukuši par meža mājiņu. Viņa ir tādā tiešām meža ielokā. Tas arī ir tas, kas piesaistīja šai vietai, un galvenais to nesabojāt. Es saprotu, ka ikdienā profesionālā darbība ir ar arhitektūru saistīta, vai ikdienas darbā nākas ieteikt klientiem arī darīt kaut ko līdzīgu? Jā, protams, pirmkārt esošas mājas ir neskaitāmas, un tas mantojums ir milzīgs. Un gan senākas mājas, gan netik senas mājas, un tas jautājums vienmēr pacelsies nojaukt, pārbūvēt un ko darīt. Un, maniem klientiem es arī cenšos šo jautājumu tā kā izpētīt un apskatīt un ieteikt, remontēt vai tomēr nojaukt kaut kādas daļas, bet man personīgi ir patīkami strādāt ar jau esošām mājām un kaut ko saglabāt, saprast to vēsturisko vērtību tai mājai un to nesaglabāt, to, teiksim, tā nezaudēt un paspilgtināt un pielikt kaut ko no sevis, no šī laika klāt. Un ceram izdarīt arī ar šo māju, kas ir tāda vienstāvīga vasarnīca bijusi.
1930. gadā uzbūvēta. Un šobrīd mēs no viņas mēģināsim uztaisīt nelielu cauru gadu apdzīvojumu ērtu privātmāju ģimenei. Ar iespēju, iespējams pat kādreiz nākotnē vēl viņu paplašināt. Un mums arī tas koncepts ir neiet uz augšu, jo šajā vietā mums nav zemes trūkums. Mēs varam atļauties vienstāvīgu ēku plānot. Tā arī ir atsevišķa tēma, vai taisīt māju 2 stāvos vai 1 stāvā, toties visiem izvietoties. Un, mēs ar sievu esam izvēlējušies pamēģināt, kā tas ir dzīvot 1 stāvā, kur tev nav iespēja uzkāpt uz 2 stāvu, varbūt tur kaut kur paslēpties, bet tu esi tā kā vairāk, tā ģimene ir tāda ciešāka viens pie otra. Pirms sākt varbūt šādas te mājas novērtēšanas darbus vai piesaistīja arī kādu ekspertu palīgā? Ir tā, ka man pašam šķita, ka pietiek ar manām paša zināšanām, bet es tomēr atvedu dažus kolēģus, būvniekus, celtniekus ar pieredzi, un tomēr, lai cik tu gudrs esi, ir labi pajautāt tomēr vēl kādu viedokli, kā labāk darīt kaut kādu konkrēto lietu. Jā, es tā kā labprāt parasti apjautājos vai nu konkrētiem darba veicējiem vai saviem paziņām, būvniekiem, kas ikdienā ar to strādā. Nevajag kautrēties, vajag noteikti jautāt, un tad iespējams tu pat nerīkosies tā, kā viņš tev ieteica, bet tas tev palīdzēs nonākt vēl pie kāda 3. varianta, kas varbūt ir pat veiksmīgāks nekā tu sākotnēji domāji. Mēs redzam, ka māja ir pilnīgi šobrīd iztīrīta, tā teikt, un kas ir tie darbi, kas šobrīd tiek veikti un tuvākie? Ir tā, ka koncepts ir tāds, ka māja ir neliela, līdz ar to, un tas arī nav vēlams, mēs no iekšas nesiltināsim. No iekšas tiks aizdarītas tikai spraugas, un visi siltināšanas darbi notiks no ārpuses. Iekšpusē būs, lai maksimāli saglabātu to telpu, līdzīgi tā kā tas bija pirms tam, uz koka staķiem bija skaliņu apmetums, un faktiski mēs ar līdzīgu veidu uzliksim jaunu apmetumu, un aizdarot tikai šķirbas ciet. Ja vēsturiski tā bija vasarnīca, tad skaidrs, ka mūsdienu prasībām bez siltināšanas iztikt nevar, un tātad akmens vate nāks no ārpuses, tālāk ir vai no apmetums vai dēļu apdare. Tas nozīmē to, ka arī tiek domāts arī par to, cik energoefektīva būs tā māja nākotnē. Jā, protams, tas ir ļoti būtisks jautājums, lai vienkārši tie apkurs rēķini un tas klimats mājā būtu pēc iespējas tāds draudzīgāks. Un skaidrs, jā, ieguldot šobrīd vairāk materiālos, ventilācijā un tādās sistēmās, kas tā kā taupa enerģiju, skaidrs, ka ilgtermiņā tas būs izdevīgi. Un, jā, mēģinās to māju taisīt maksimāli energoefektīvu, vairāk nekā to prasa normatīvi. Tādu pārbūvi ir nedaudz grūtāk uztaisīt ar pasīvās mājas, tādiem pasīvās mājas kritērijiem, izpildīt viņus. Un runājot par apkurs veidu, tātad, lai sasniegtu maksimāli mazākus apkurs rēķinus, kas ir izvēlēts par apkurs veidu? Sākot domāt par apkuru, jāskatās, kas ir pieejams, vai tuvumā ir gāze vai nav. Mūsu gadījumā viņu ir sarežģīti pieslēgt, un līdz ar to mums nākamais solis ir domāt, kā to māju apsildīt. Ja? Tur ir lielie vairāki tādi vaļi, vai kaut ko kurināt, respektīvi no malkas, briketes vai granulas, vai tas ir tomēr kaut kāda gāzes apkura, kas tiek balonos atved vai mucās tiek piepildīta, vai arī tās ir kaut kādas vairāk tādas jau mūsdienu zaļie enerģijas veidi, kā siltumsūkņi. Šobrīd mēs raugamies uz siltumsūkņiem, vai nu gaiss, ūdens tipa, vai uz no zemes paņemt to siltumu izmantojot. Šādās te koka mājās, kas ir būvētas kā vasarnīcas, ja viņas ilgstoši tiek lietotas apkuras sezonā, tad viņām visbiežāk ir satrupējis koka pirmais vainags, apakšējā daļa, virtuves vannas istabas un vēl citas daļas. Ja? Šai mājai pēc visas spriežot viņa netika intensīvi lietot apkuras sezonā, un tas ir ļāvis izvairīties no
no sapūšanas, teiksim tā. Mēs esam palikuši šobrīd pie siltumsūkņa, bet ļoti iespējams mainīsim vēl savu viedokli. Gala mājas apkurs veids un kā viņu kurināt vēl nav pieņemts. Privāt mājām tā var atļauties. Faktiski var arī procesa vidū vēl pieņemt lēmumu, ar ko to māju kurināt. Protams, kad paturot prātā tās lietas, kuras piemēram, skurstenis un tādas lietas, ja notiks kaut kāda kurināšana, tad tas ir jāsāk domāt laicīgi. Šis ir viens no tuvākajiem jautājumiem, faktiski, kurš mums ir jāpieņem. Iepriekš māja bija vasarnīca, viņa tika kurināta ar malku, tur bija malkas krāsniņas. Nekāda tāda centrāla apkura viņai nebija. Līdz ar to tāda neērtība bija tāda, ka tev gribi siltumu, tev jākurina. Jā, bet kaut ko no tā viss saglabāsiet no krāsnes apkuras? Diemžēl nē, jo mums bija diezgan sliktā stāvoklī tas viss un ļoti liela saspiestība bija. Un taupot, meklējot vietu, lai mēs varam šajā nelielajā mājā izvietot faktiski 3 guļamistabas un vēl vienu viesistabu. Mēs bijām spiesti upurēt gan skursteni, gan plīti, krāsnis. Tā vietā mēs sapņojam par kamīniņu nelielu un tomēr centralizētu apkuri ar siltajām grīdām un bez liekiem elementiem, kas aizņem platību. Šobrīd mēs atrodamies ieejas daļā. Šīs būs ieejas durvis. Te cilvēki ienāks iekšā, noliks varbūt kaut kādas mantas, somas. Tur, kur esi, tur ir garderoba paredzēta. Un nākotnē ir iespēja vēl paplašināt māju uz šo te pusi, šo te logu pārbūvējot par tā kā durvju aili. Tad, ejot tālāk, kreisajā pusē mums te ir katla telpa un veļas telpa. Un priekšā ir vannas istaba tualete. Patiesībā iekšā būdot, liekas jau plašāk nekā no ārpuses izskatās īstenībā. Tā gandrīz vienmēr arī ir tāds optiskais māns. Labi, un kas mums tālāk sagaida? Tālāk mēs ejam pa gaitenīti nelielu, kur ir 3 guļamistabas, bērnu guļamistabas un tā kā mūsu ar sievas guļamistabu. Un tad tie griezti, par ko tu runāji, kad saglabāsiet sijas? Jā, te mēs vēlamies nosiltināt jumtu un atstāt redzamas konstrukcijas, bēniņus neveidot. Tādā veidā grieztu augsne būs vēl vērienīgāks nekā oriģināli bija, kas jau bija ievērojami liels, vairāk kā 3 metri. Un savukārt, ņemot vērā, kad ir augsti griezti, augsts jumts, bērniem būs iespēja uztaisīt vēl katrā istabā pa otram līmenītim, tad nelielu otro stāviņu. Tad šī, protams, ir viesistaba. Šī ir viesistaba ar virtuves daļu. Šaurākā būs virtuves daļa, ēdamgalds, televizoru vieta ar dīvānu, izeju uz terasi, saule, teju visu dienu. Bet vai nebija tomēr doma, ka labāk būtu jaukt visu nost, jo tas varbūt būtu lētāk būvēt jaunu? Bija tāda doma, bet mēs ātri no šīs domas atteicāmies, jo pie augošām būvizmaksām un sarēķinot visu kopumā, es domāju, ka daudz izdevīgāk tomēr bija strādāt ar šo te esošo apjomu, un ietaupījums ir vairāki 10 000 noteikti. Finansiālais iegūms ir noteikti. Vismaz pašlaik es tā domāju. Varbūt uz būvniecības beigām man domas mainīsies, bet joprojām arī tādā atsektā un atremontētā stāvoklī es domāju, ka šobrīd mēs esam vinētāji un ka mēs to apjomu saglabājam. Vieglāk būtu nojaukt, bet noteikti dārgāk būtu uzbūvēt vietā kaut ko līdzīgu. Un vēl tas, ka mēs esam paredzējuši saglabāt arī jumta segumu šajā gadījumā, jo secinājām, ka tas ir gana labā stāvoklī, viņu atjaunojot, pārkrāsojot. Viņš vēl kalpos ilgus gadus, un tas ir gana biezs skārts, bleķis, un tādam nav nevainas.
Par to finansiālo ieguvumu, tad būvējot jaunu un atjaunojot veco, tad kāda ir tā atšķirība, ar ko jārēķinās? Visbiežāk, protams, ka tā formula, ko nemēdz atkārtot būvnieki, arhitekti, ka dārgāk ir atjaunot. Beigās es būšu gudrs par savu māju, varēšu pateikt, kā bija patiesībā, bet šobrīd manas tās cerības, gaidas un tādi provizoriski aprēķini ir tā, ka izdevīgāk bija tomēr atjaunot esošo. Viens tas, ka mums patīk, tas, ko mēs redzam, patīk tie vecie koki, vecās konstrukcijas, kur mēs daļu arī redzēsim. Un otrs tas, ka tas, manuprāt, būs arī izdevīgi. Būvējot un ejot uz priekšu ar remontdarbiem, droši vien, ka tuvāk beigām varēs redzēt, bet es domāju, ka šobrīd tik ātri mēs nebūtu šajā stadijā nonākuši, ja mēs māju nojauktu un būvētu no jauna, un noteikti mums ar esošajām finansēm nepietiktu. Mums būtu jāraugās kaut kur pēc vēl papildus līdzekļiem. Tad tie aprēķini apmēram tā starpības starp jaunu un vecu, plus mīnus? Es domāju, ka šobrīd tie varētu būt vismaz 40–50 tūkstoši. Tas ir tas, kas mums būtu nepieciešams papildus, ja mēs būvētu no jauna kaut ko līdzīgu. Mums noteikti ir daudz mājsaimniecības, kas ir līdzīgā situācijā, kas domā, vai pirkt vecu un atjaunot, vai būvēt jaunu. Kas būtu tie ieteikumi, kā raudzīties uz šīm te lietām? Ja ir ideāla vieta un tur nav mājas, tad, protams, kad ir jābūvē jauna. Ja ir ideāla vieta un ir veca māja, kuru ir iespējams pārbūvēt, pielāgot savām vajadzībām, un tas tai ģimenei patīk, tad vajag atjaunot. Ja vecais ir neatgriezeniski sabojājies, vai tur nav finansiāla pamata, vai nav nekāda vērtība tai mājai, tad droši vien, kad ir jājaut nost. Situācijas ir ļoti dažādas, un es ieteiktu pirms pieņemt lēmumu konsultēties ar pieredzējušiem cilvēkiem, kolēģiem un nonākt pie labākā risinājuma. Bet noteikti pērkot māju vajag klausīt gan sirdī, gan prātam un izvēlēties pirkt to, kas patīk un kas ir piemērots un derīgs ilgtermiņā. Paldies Gintam par topošās ģimenes mājokļu izrādīšanu, kas tikko sācis ceļu pretī skaistām pārmaiņām. Lai remontdarba process notiek bez aizķeršanās un apsolām paviesoties Jūrmalā pēc kāda laika jau nākamajā stāstā, kur noskaidrosim, kā plānotās mājokļu pārvērtības realizējušās dzīvē. Uz tikšanos!